Nu, sveiks, Andi. Singli noslēgušies. Eļļa reāli turnīra apstākļos apčamdīta. Nu, pastāstīji visiem, kā tev gāja un ko tu varbūt varēji vairāk, nevarēji vairāk un ko tu redzēji? Gāja ne tik labi, kā gribētos. Pārāk maz straiku. Un līdz ar to ļoti daudz jāstrādā, paliek figūras tādas mistiskas. Kā mazākā kļūda pa labi vai pa kreisi, uzreiz eļļa tev to nepiedod eļļas programmu momentā. Straiku nav. Ja 6 spēlēs sanāk 2 pārīši, tad nekas daudz, un to nekur daudz nevar samest. Viņa diezgan ļoti gara priekš manī. Viņa varētu būt grūta un īsāka, man būtu vieglāk. Jā. Nu, bet kas tev varbūt nesanās? Kas bija tas, kas tev pietrūka, lai tos straikus saliktu kopā? Un kas būs tas, ko tu varbūt dablos jau darīsi savādāk vai arī nemainīsi un vienkārši centīsies labāk mest? Dablos mēģināšu sākt spēlēt vēl tuvāk centram jau no paša sākuma. Varbūt tas kaut ko varētu būt, ka mainīs nevis 12 līnija, bet varētu būt kaut kāda 14 līnija vai 13. Nu, tuvāk, bišķiņ tuvāk centram. Un piemeklēšu bumbu, kas varbūt nav, varbūt pat ne matēto, bet pulēto varētu paņemt. Jo, reakcijas ļoti švakas. Jā, un mēs jau arī zinām, ka tu dablo spēlēs ar Meieru. Kā tu uz to skaties? Nu, pāru sadarību. Neesmu spēlējis ar viņu vispār. Viņam, patiesībā man slikti viņam neiet tā. Viņš vienkārši tas, ka viņš nespēlē, kur visi citu, viņam ir vēl precīzāk jāspēlē. Viņam kā eļļa ir, tur tāda arī ir visas 6 spēles, viņas tur nemainās. Mēs spēlējam visu kopā, kas vispārējie, tad čau. Un mums jau jākustās viņam. Es nezinu, kā viņam ar to malu tur iet. Jāparunā būs vakarā, kā viņš jūtās tur. Varbūt jāiet pie viņa spēlēt, tur pat uz malu, pa diagonāli, es nezinu. Nu, jebkurā gadījumā var pamēģināt, vismaz praktikā noteikti. Jā. Nu, labi, paldies tev par tavu sniegumu un ceram, ka tu uzlabosies. Parasti jau viss lēnām uz augšu iet, gan jau, ka ies. Un lai veicās dablos, paldies tev. Nu, sveiks, Rihard. Singles kategorija noslēgusies, debija turnīrā. Nu, kā gāja, kā ar savu plānu izpildi, ko redzēji un kādas sajūtas? Nu, viss slikti. Vēl kaut kas jāsaka. Principā spēlēja gar malu. Varēja tur spēlēt, tikai problēma ir tāda, ka jāspēlē ar mazu ātrumu un es nevaru noturēt stabili mazu ātrumu. Kad izmetu ar normālu ātrumu, tad ir arī normāls metiens un arī bumba nostrādā. Kā vajag? Pareizi? Tieši tā. Jā. Pareizi, Pēter? Nu, kaut kas uz to pusē. Jā. Nu, viens metiens pa stipru, viens metiens pa vāju. Nu, karoči nemāku spēlēt ar mazu ātrumu. Tāds ir secinājums. Jā, bet vai tu tālāk ejot tagad uz dabliem vai kaut ko mainīs vai mēģinās savādāk? Jo vienu metienu starp spēlēm tu izmeti ar citu bumbu pa vidu tuvāk kabatai. Man liekas, pēdējais metiens bija, man liekas, vai otrajā spēlē pēdējais metiens? Otrajā, man liekas, jā. Jā, nu var arī tā spēlēt. Kāpēc nepatīk? Kāpēc neudrīkstējies, pieņemsim, aiziet un paspēlēt tā, kā to dara visi franči? Man nepatīk būt tā kā visi. Tā kā tā. Nē, mēs redzējām, ka straiku sēriju var uzmest. 4 straiku pēc kārtas bija. Pieredzīt, trūks pieredzīt. Pieredzīt. Un čaļi no komandas, kam bija pieredzīt, viņi nepalīdzēja man. Neviens neko neteica. Viss teica. Vienam Pēters vienreiz kaut ko pateica. Pamēģini savādāk. Saņemat. Tā kā rītā dablos jums ir hanā. Nu labi, cerēsim, ka dablos tev izdosies uzlabot savu sniegumu. Nu, galvenais ir turēties pie plāna. Sliktā grūti nospēlēt, tā kā droši vien labāk būs. Jā. Nu, daudz labas vārdus tāpat esi apspēlējis, ar to es arī apsveicu. Ja es tagad sāku no jauna spēlēt, arī gar malu es nospēlētu vismaz 195. Nospēlēt Artūru. Bam! Nu labi, tad lai veicās un jā, veiksim dablos. Das ist gelungen.